Tad nedaudz paturpinojot šo dūmu par adventa laiku, mēs katrs, kad atveram svētos rakstus, pirmos lapuses mēs varam lasēt par pasaules radīšanu, varam lasēt, ka Dievs rada pasauli, ka rada cilvēku. Bet arī ir šī epizode, kad pirmie cilvēki izdara grāku un Ādams arī uzliepjas. Un tad Dievs īt un meklēja un jautāja Ādam, kur tu esi, kāpēc tu sliepies. Un kaut kur šo dūmu vienlietos arī sasaistēt ar šo adventa laiku. Kad arī mēs kaut kur līdzīgi Ādamam arī gribam sliepties. Sliepties varbūt bieži vien aiz to, ka man nav laika lūgšanai, nav laika aiziet, lai uz baznīcu. Mēs sliepamies aiz daudziem un dažādiem atrunām, varbūt argumentiem, kāpēc es nevaru. Bet patiesībā Dievs mums jautāja, kāpēc tu sliepies? Kāpēc tu sliepies, kur tu esi? Un tieši adventa laiks arī liek mums arī tai paskatēties, kur mēs esam. Kur mēs esam, kur mēs atrodamies, un bieži vien tādā filozofiskajā pasaulē ir šeit dūma, kas liek jautot, kas es esmu. Patiesībā uz šo jautājumu mēs bezgalīgi varam meklēt atbildi un kaut kur pat nenonākt līdz atbildēm. Vēl svarīgāk ir uzdot, kam es esmu. Un šī atbilde, kā ir pirmo tu dīvā esi. Tu esi, tad tajā vietā, kur tu esi pīzemis, tu esi viens otram mēs esam. Mēs esam arī, var teikt, savai Latvijai, savai dzimtenei, kā tikko esam aizvedējuši arī mūsu valsts svētkus. Tāpēc arī kaut kur, lai arī mēs sadzirdām šo Dieva saucienu, kur tu esi. Un ne tikai, kad šis sauciens atskan Ādamam, bet mums katram, kāpēc tu sliepies. Neslēpsimies no Dieva, nemeklēsim šos atrunas, kāpēc varbūt mums nesait noskaitīt lūgšanu vai aiziet uz baznīcu. Nemeklēsim atrunas, kāpēc varbūt nesam paveikuši tuvāk mīlestības darbu, bet vienmēr meklēsim, lai to īstenot, to pīpildētu. Jo ticēt ir skaisti. Un tieši to skaistumu mums ir jāierauga. Būt ticīgām, tas ir skaisti. Un ticība ved pretī skaistajam. Lai patiesi šo skaistumu mēs katrs spējam ieraudzēt. Un ja mēs šo skaistumu spējam ieraudzēt, ka būt ticīgam ir skaisti, ticēt ir skaisti, un ticība ved pretī skaistajam, tad mēs noteikti pīsim šo ticības ceļu, šo ticības gojumu, jo vienosimies pīpildēti tikt ar šo skaistumu. Un tieši adventa laiks arī mūs katru vienos pīpildēt ar šo skaistumu. Ļausim to, lai Dievs to var paveikt mūsu dzīvē. Tagad jūs solēju, jūs dziedēsiet divas dzīsmes, kas ir pirmatskaņojums. Jūs pilnīgi, kā publika dziedēsiet šodien jūs. Te ir Riharda Dubras lūgsna ar latvīšu trimdas dzejnīces un rakstnīcas Janīnas Babres vārdiem, kas ir tāda meditatīvas pārdomas par mūsu vienotību ar Dievu, ar mūsu arī tikšanos ar Dievu, gan lūgšanā, meditācijā, sakramentu pieņemšanā, gan arī mūsu novestundē. Šeit dzīsme ir veltīta Brigitas Briedes piemiņai, un otrai dzīsme ir La Vera Gioia. Cerams, ka kādreiz mēs arī šo dzīsmi nodziedosim itālīšu valodā, jo šos dzīsmes gan mūzikas, gan vārdu autors ir prīsteris Romas diecēzes kūra vadītājs Marko Frisīna, kurš arī Latvijā bija pirms apmēram 7 gadiem un apmeklēja arī Agliunu. Un mēs dzīvosim šo dzīsmi Dominikāņu tāva Vladimira Guseva tulkojumā, Patiesais prieks.
un Ziemassvētku laikā sajust šo prieku, kas nāk tikai no Dieva, no Kristus, un dalēties šajā priekā ar saviem tuvākajiem. Un arī esam pateicīgi arī Intai kolonizācijas direktorei.